Par godu tankistu dienai Tukumā notika motokross. Partijas rajona komitejas sekretārs Pietris Krause apsveic dalībniekus no Jelgavas, Kandavas un Tukuma. Distance nosprausta kalnainā apvidū un prasa no braucējiem lielu veiklību un prasmi. Pēdējās sekundes līdz mērķim. Atsevišķās motociklu klasēs uzvarēja mehāniķis Edvards Jekels, šoferis Jānis Maršals, šoferis Edgars Roždārs un ugunsdzēsējs Fricis Āboliņš. Republikas auto-motokluba rīkotais pavasara motokross. Šmerļas silā startē 62 dalībnieki no Rīgas, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Tukuma, Kandavas un Aizputes. Ceļā viņus sagaida visdažādākās grūtības. No sportistiem viss tas prasa veiklību, lielu piepūli, izturību. Arī Tevijas markas motocikliem nopietnas pārbaudījums. Godam to iztur gan maziemas, skvā, gan spēcīgie iži. Jau veikti 82 kilometri. kubikcentimetru klasē sievietēm uzvarīgas skolnieces Spartakiete Baiba Šīrone. 350 kubikcentimetru klasē pirmo vietu iegūs Rīgas Dosar motociklists Kirsis. Braucienā ar blakus vāģi pirmo vietu izcīnījuši padomju armijas sportisti, motociklists Gulvis un līdzbraucējs Karlsons. Šmerlī notika tradicionālais rudens motokross. 64 braucēji izcīna Republikas čempiona nosaukumu. Dziļas smiltis. Stāvas nogāzes. Un staigināja purvi aizpulsto braucējiem ceļu. Nav viegli pārvarēt tādu šķērsli, bet nevelti šo sporta veidu dēvē par drosmīgo sportu. Sacīkses uzskatāmi parādīja Latvijas sportistu teicamo gatavību un dzimtenē ražoto motociklu izcilo kvalitāti. – 350 kubikcentimetru klasē pirmo vietu izcīnīja Reinis Rešatnieks. Tās pašas klases sieviešu grupā uzvarēja Rasma Kalniņa. Jauniešu sacīkšu uzvarētājs Harijs Pūķis.
Piķernieku mežā marta sākumā notika pirmais šī gada motokross. Sacīksmēs piedalījās darba rezervju, Spartaka, Dinamo un Dosavas sportisti ar dažādu klasu motocikliem. Braucienu distances 25 un 50 kilometri. Sniegainajos ziemas ceļos un grūtos apvidus apstākļos Rīgas motorsporta cienītāji pārbaudīja savu māku un gatavību, pierādīja Tēvijā ražoto motociklu izturību. Pēdējais aplis. Sacīkšu priekšgalā izvirzās 47. braucējs. Klāts finišs. Ātrāk par visiem 50 km distanci veica Reinis Rešetnieks no darba rezervēm. Viņš ieguva šī gada krosa čempiona nosaukumu un uzrādīja absolūti labāko laiku. Sacensībās sievietēm uzvarēja Berta Kupče, Spartaks. Komandu vērtējumā uzvaru ieguva sporta biedrība Spartaks. Par godu Staļina konstitūcijas dienai Republikāniskais auto-motoklubs sarīkoja motociklistu sacīkstes netālu no Rīgas. Startē braucēji 125 kubikcentimetru klasē. Sievietēm jāpārvar 20 km distance, vīriešiem 30. Nemazums grūtību gaida sportistus ziemas ceļā. Uzsāk sacīkstes motociklisti 350 kubikcentimetru klasē. Priekšgalā izvirzās pieredzes bagātākie un izturīgākie braucēji.